parunāsim par to, kā tavam uzņēmumam palīdzēt būt atrodamākiem tieši bez reklāmām. Es esmu Laura. Šeit esmu jau 10 gadus, un šeit esmu digitālās klātbūtnes vēstnese. Liels prieks redzēt jūs īstenībā tik kuplā skaitā. Tāds patīkams stresiņš, jo cilvēku īstenībā ir diezgan daudz. Mums atnākuši paklausīties, ko te var ieviest savā ikdienā. Jūtos satraukts, bet tā patīkams satraukt. Un interesanti ir tas, ka tā pirmā pieredze cilvēkiem 73% gadījumu sākas nevis jūsu mājaslapā, bet kaut kur ārējā vidē, kas nevienmēr pat ir Google, jo cilvēku paradumi ir drausmīgi dažādi. 27% tikai iet pa taisno uz mājaslapu, un tās pārējās platformas saķer tos cilvēkus, un tad tikai noved uz mājaslapu, tāpēc ir svarīgi būt daudzās vietnēs. Un jā, nodošu stafetes kociņu Dajanai. Kā vispār mēs varam būt redzami digitālajā vidē bez šīm apmaksātajām reklāmām? Jo skaidrs, ka maksas reklāmas tas ir atsevišķs reklāmas budžets, ko ne visi vienmēr var atļauties. Un līdz ar to mēs gribam un mēs arī varam pacelties Google meklētājā ar šīm te organiskajiem veidiem. Patiesībā šī te digitālā klātbūtne ir ne tikai tas, ka mēs esam šajā internetā, bet mēs tur esam aktīvi un mūsu profili ir kvalitatīvi aizpildīti. Jā, manuprāt, seminārs ļoti kompakts, bet daudz informācijas dodošs, kas uzskata ļoti vērtīgi un informatīvi. Ja mums Facebookā ir 0 sekotāji vai tur 100 sekotāji, neviens ārpus mūsu sekotāja loka par mums neko neredzēs. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs šis te trafiks un plūsma uz mūsu mājaslapu, jo ja mums nav maksas reklāma, neviens uz to mājaslapu neatnāks. Mani sauc Dāvis un esmu digitāla mārketinga speciālists. Atbild par maksas reklāmām. Ko tu izvēlējies? Googles reklāmas vai Metas reklāmas? Nav tāds konkrēts, tas jāskatās individuāli pēc klienta pieprasījuma. Es teiktu, šajā gadījumā Meta reklāma būtu, lai veicinātu atpazīstamību, un Google reklāma būtu, cilvēks jau zina, ko viņš meklē. Bet tas ir tiešām ļoti būtiski, kā mēs varam ar šiem te paņēmieniem audzēt savu uzņēmuma atpazīstamību un atrodamību organiski.